galvenā funkcija palīdzēt mūsu organizācijai attīstīt jaunatnes futbolu, attīstīt individuāli meistarīgus spēlētājus, tādi, kuri būtu konkurētspējīgi kā minimums nākotnē virslīgā, cerams arī ārzemēs un cerams arī Latvijas nacionālajai izlasei. Un apakš uzdevumi, jā, kā viens no ir U13, esmu tā kā treneris galvenais. Un, tas ir ikdienas darbs ar komandu, treniņu process, apmācības process, sacensības un diezgan, teiksim, tādā klasiskā izpratnē. Kā arī papildus, teiksim, manā kompetencē ir futbols 11-11 galvenokārt, un tas izpaužās tādā mūsu visu treneru apvienošanā, gan sapulcēs, gan arī ikdienā, un to, teiksim, darba satura kaut kādā veidā saskaņošanā, strukturizēšanā, kopīga virziena meklēšanā un ikdienas tādā, kā ar ikdienas mazām niansītēm to visu laiku nedaudz uzlabot. Pats jūti un redzi RFS akadēmijas, teiksim, izaugsmi, jo vēl netik sen bija tas preses konferences un sākums, kad mēs sākām no 140 bērniem. Tagad ir 700 bērni, ir vairāk treneru un tā tālāk, vai pats to jūt arī? Jā, es to jūtu. Bija arī vēl mazāk bērnu un nebija šitas, kur mēs tagad stāvam. Labi šeit stāvēt. Jā, un tad es atceros, ka tad bija vismaz kaut kas, bet nebija pārējais, jā. Jā, protams, es jūtu to progresu, viņš ir kaut kāds rekordātors. Tā man gribētos likties. Ļoti strauji viss attīstās un cerams, ka tas nebūs tāds īstermiņa uzrāviens, bet tas būs tāds uzņemtais temps tiks noturēts arī ilgtermiņā un līdz ar to arī varbūt nebūs jāgaida, nezinu, tur 20 gadi, bet arī ātrāk varēsim sagaidīt jau mūsu darba rezultātu. Viņi jau ir redzami arī jaunatnes kaut kur izlasēs un reģionālajās izlasēs. Varbūt arī ir kādi spēlētāji, kas jau pie virslīgas ir trenējušies, jā, bet nu, jā, ja tā atcerēties, tagad jau 4. gads mums iet tādā jaunajā vilnī, ja tā var teikt, un ļoti priecājos ikdienā skatīties, ka tā var teikt, ka pa stundām pat attīstamies, nevis pa dienām, jā. Pats izbaudi šo darbu, pašam patīk tas, ko tu dari? Jā, man jau sanāk laikam 15. vai 16. gads, un nav garlaicīgi, bet nevar teikt, ka ir arī viegli. Un to es tā kā vienreiz redzēju kaut kur intervijā, kāds cits treneris pateica, ka galvenais arī pašam izbaudīt. Jā, mēs sakam tur spēlētājiem, svarīgi spēle, tur ejiet izbaudiet, bet svarīgi arī pašam to izbaudīt. Un nevienmēr tas sanāk, godīgi pateikt, jā, bet jācenšas. Šitais arī man kā atgādinājums būs šis jautājums. Cik tavuprāt ir svarīgi, ka akadēmijas audzēkņiem, gan pašiem mazākajiem, gan īpaši lielākiem, kas tomēr arī vairāk iespējams seko tam lieliem, teiksim, futbolam, ir tas dzīvais piemērs RFS komanda ar savu maģisko sezonu, ar sasniegumiem, ar Eiropas futbolu atvest uz Rigu. Cik tavuprāt tas ir svarīgi un varbūt motivē jaunos spēlētājus? Jā, domāju, ka tas ir īpaši mums tādā valstī kā Latvija. Tas ir ļoti tā kā var iedot lielu plusu, jo ikdienā mēs bieži vien tā kā ejam garām tiem spēlētājiem, jā, ir īpaši vasarā, kad mums sanāk vienādi, teiksim, tie treniņu laiki un redzam, jūtam to smaržu, redzam to atmosfēru ikdienas. Jā, protams, uz spēlēm ir aicināts ik viens, uz ko mēs arī ejam, tur padodam bumbas, bet arī ikdienā mēs tos spēlētājus redzam un visu laiku tā kā jūtam, ka tas pat tā kā rokas stiepiena attālumā tas viss ir. Un ka tas nav kaut kāda gaisma tuneļa galā, kaut kur tur var būt kādreiz, jā, bet jā, un tas, es domāju, ļoti palīdz. Un tagad, teiksim, mums ir pilnvērtīga tāda futbola piramīda, pirmā komanda, sieviešu komanda, akadēmijā. Cik ir svarīgi, ka izdevās izveidot šo pilno struktūru, teiksim, no pašiem mazākajiem, 4-gadīgiem meitenēm, zēniem līdz pirmajai komandai? Tas ir tas, kas tavuprāt ir nepieciešams katrai tādai profesionālai akadēmijai? Tā globāli skatoties, jā, ja mēs paņemam, ka mums ir arī, teiksim, futzāla komanda, jā, bet tad mēs tā kā ļoti plašu spektru aptveram un tā kā futbola ziņā
varam attīstīties vairākos tādos apakšvirzienos, iesaistīt daudz cilvēkus, ļoti daudziem dot iespēju. Un tas ir, manuprāt, iespējams, ka tuvu kaut kādam, šobrīd varbūt tas nav kaut kas unikāls Eiropā, bet priekš Latvijas, manuprāt, jā, tas ir tā kā ļoti, ļoti vērtīga futbola organizācija.